Sveicināti visi notpadieši. Mans vārds ir Ivars, bet tieši notpad.lv jūs mani pazīstat kā lietotāju vārdā Links. Kā jau rakstā tika minēts, pāris dienas atpakaļ, precīzāk 2 dienas atpakaļ, devos uz Siguldu pie lietotāju Obi-Wan, lai optimizētu datoru. Pirms tam formā bija lasījis, kad viņš veic XP optimizāciju un datoru padara ievērojami ātrāku, un es tam īsti negribēju ticēt. Tur stāstīt jau formā var daudz ko, bet paši acīm redzēt, tas tomēr ir kaut kas savādāks. Bet šajā video, diemžēl, es nerādīšu, cik man ātri visas programmas strādā, cik ātri varās visas mapītes vaļā. Kāpēc nerādīšu? Tāpēc, ka filmējot desktopus izmantoju Camtasia Studio. Šeit varat redzēt, cik daudz no sistēmas resursiem tas patērē. Netik daudz operatīvu atmiņu, kā pašu procesoru noslogo šī programma. Tieši iemesla dēļ es jums nevaru parādīt visus tos labās īpašības, ko Obi-Wan ir veicis šim datoram, jo viņš nedaudz piebremzē, jo, kā redzat, sistēmas resursus tiešām šī programma ļoti daudz norī. Tātad, kas ir darīts? Apstāstīšu lielos vilcienos. Tātad sistēmas servisi ir atslēgti diezgan padaudzi. Piemēram, pēc kā man ir vajadzīgs tāds servis, kad Windows pats dators tiek izmantots kā serveris. To var panākt ar XAMPP programmu vai VAMP. Tātad, otrais, sistēma restore funkcija ir atslēgta. Īsmā sistēma restore funkcija man ir paglābusi tikai vienu reizi, pārējās reizes man vai nu bijis Windows reinstall nepieciešams, vai arī ar citām programmām mēģināju ko salabot. Bet nu tas tā. Vēl ir atslēgta failu indeksācija. Failu indeksācija, ja tiek atslēgta, tad tiek meklēti faili nedaudz lēnāk, izmantojot searchu, bet es taču nemeklēju katru dienu jaunus failus, lai man būtu tik absolūti nepieciešama, tik vitāli svarīga šī programma. Šī servis, ne programma. Tātad, par to esmu izstāstījis. Protams, tika veikta defragmentācija, gandrīz ik pēc katras programmas instalācijas. Tādā veidā padarot ātrdarbību vēl lielāku. Ko vēl var parādīt? Tika sadalīts cietas disks 3 partīcijās. Pirmā 255 MB liela, tajā glabājas tikai Mozilla Firefox cache, lai darbotos Mozilla Firefox pēc iespējas ātrāk. D partīcijā ir 8 GB liela, tā atrodas tikai temporary faili un paši Windows sistēmas faili. Un, protams, trešā partīcija ar visu atlikušo 140 GB. Tā atrodas programma faili un visa pārējā draza. Visi video, mūzika un tā tālāk. Tātad, nerādīšu jums, kā jūs gribētu redzēt, piemēram, kā man varās Mozilla Firefox ar 9-10 tabiem, tāpat laikā ieslēgtu Gimpu, tāpat laikā palaistu OpenOffice Writeru, pokera programmu, Full HD rezolūcijas filmu, Counter-Strike vai World of Warcraft vēl pa virsu, tas vispār būtu paša virsotne. Bet nerādīšu neko jums no tā, jo man nav videokameras, ar ko nofilmēt šo. Tāpēc izmantošu desktop filmēšanas programmu. Un teikšu tā, Obi-Wan tiešām ļoti labi prot optimizēt Windows XP. Tiešām nekad man šis dators nav darbojies tik ātri, kā viņš darbojas tagad. Diemžēl es to jums nevaru parādīt, bet kā jau es rakstīju rakstā, gribat ticiet, gribat nē, jūs paši izvēle. Protams, gaidu no jums, ka mani kāds oponēs, dažiem būs arī kāds ķirzeka, kārtējais brīnums sarakstīts, un vēl visādi tur. Bet mēs jau varam arī normāli parunāt komentāros. Kāpēc man nav videokameras? Man ir skar krīze tāpat kā jūs visus un nebraukšies uz ārzemēm strādāt tikai tāpēc, lai nopelnītu sev videokamerā vai jaunam datoram. Kāpēc jaunu datoru jau var optimizēt veco? Tiešām, ja jums ir vecs dators un jūs vēlaties, lai viņš darbotos ātrāk, jo jums šķiet, ka viņš diezgan lēni velkās vai kā savādāk, aizdiet viņu pie Obi-Wan uz Siguldu. Tiešām nenožēlosiet. Piereiz arī aliņu padzersiet. Protams, ja jums nav 12, 13, 14, 15 gadi. Bet talas jau arī 15 garšo. Tas tā, par to alu. Čau visiem lietotājiem. Tiksimies jau notpadā, fórumā, komentāros. Visu labu!